Nu, ko, cienījamie skatītāji, Etsy turpinājums otrā daļa, teiksim tā, pabeidzam veikaliem. Kas mums būs jāizdara? Daudz saka, ka ļoti vienkārši tas viss izdarāms ir. Ja tas būtu ļoti vienkārši izdarāms, nesādātu 3 stundas pie datora un nerakstītu pilnīgi visu informāciju, netaisītu dizainus, ikonai, banerām, jā, visam pārējiem. Tāpēc, tie, kas saka, ka tas aizņem tikai stundu, nezinu, jā, pēc tam tas aizņems to maz laika, bet vajag izskaidrot cilvēkam to, kas viņam ir jāzina, viss pārējais. Tad daudz nemūdam un let's go ķeramies klātī. Man jau visa informācija ir sarakstīta. Savādāk tas aizņemtu tiešām 1,5–2 stundas filmējot, ja ne vairāk. Let's go. Ejam uz savu veikalu. Kā jūs redzat, jā, man viss šeit ir pazudis, nekas man vairāk nematās. Tad jūs varat pievienot informāciju divās vietās. Jūs varat spiest šeit augšā, vai jūs varat iet uz settingiem. Settingos ejot cauri, viņš šādi var nesaglabāt. Tāpēc katru informāciju, ko jūs rakstat, saglabājat Wordā vienalga. Jo es tā daru. Es sarakstu visu vienā vietā, nokopēju un iepastoju otrā vietā, lai man ir kopija. Ja. Tad, kas jums ir jādara? Sāksim ar info, about your shop, options, delivery policy, partners, offsite datus. Ejam lēnāk garā visam cauri. Mēģināšu izskaidrot pēc iespējas labāk. Info appearance. Šeit jums ir shop name, tas, ko mēs iestatījām, kad mēs taisījām veikalu, bet man nedaudz mainīsies. Pieņemsim to, ka tas ir vienkārši paraugs, ja, kas mums būtu jāizdara. Šeit jūs ierakstat titlu. Piemēram, man ierakstīs keychains, handmade gifts, personalized accessories. Jo es taisīšu atslēgu piekariņus. Mēs jau reāli to daram 10 gadus, man liekas, ja ne vairāk. Tad taisīšu atslēgu piekariņus, jā. Tad shop ikonu, ielādējam ikonu, kaut kādu bildītu foršu uztaisam, izmantojot, nezinu, kaut kādu programmu vai kaut ko, izdomājot pašu. Tā, lai būtu skaisti, man ir, piemēram, custom printed keychains, handmade by Oskars, bet vajadzēja handcrafted by Oskars. To mēs nomainīsim. Tad šeit lādējam banerīti. Baners man neaizgāja. Es viņu 3 reiz lādēju. Nezinu, kāpēc. Tāpēc rēķinies to. Tad jums vajag uzrakstīt skaistu shop announcement, jā. Kā piemēram man ir welcome to our shop. We create custom printed keychains, handmade with care and attention to detail. Perfect for gifts, personal use or special occasions. Feel free to message us for custom designs or questions, jā. Kaut ko tādu vienkārši, lai cilvēks forši saprot. Ļoti atvainojos, man liekas, man kakls iet klaps būs. Message to buyer. Arī kaut ko tādu foršu. Thank you so much for your order. Your keychains handmade and carefully prepared just for you. If you have any questions or special requests, feel free to message me anytime. I truly appreciate your support. Handmade by Oskars, handcrafted by Oskars, vajadzēja atkal, jā. Tāpēc es vienkārši saku, tas te vienkārši ir kā samples, jā, un es pēc tam visu to pielabošu, bet mans uzdevums ir jums izstāstīt. Message to buyers for digital items. Ja tu pārdod digital items, tad arī vajag ierakstīt kaut ko. Man pagaidām nav, bet domāju, ka drīzumā būs. Tad, kad visu sarakstījāt, spiežat Save Changes. Tad mēs ejam tālāk About Your Shop. Šeit Owners, informācija par tevi, jā. Un Stories, ieraksti. Story headline, custom keychains made to order, jā, jo man nebūs tā, kad viņas būs gatavas. Viņas būs made to order. Cilvēks nopirks, es viņu uztaisīšu. Jā, tā arī būs. Un tad nedaudz storija, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, cik ilgi tu nodarbojies un tādā garā, jā, to tu visu var sarakstīt. Šeit ir shop fotos. Man, diemžēl, nav nekāds bildes, vēl nekas nav, bet, kad man viņas būs, tad es ielikšu bildītes un sarakstīšu short caption vispār, jā. Linki. Ja tev ir linki, var pielikt linkus klātī, man linki nav. Spiežam save un turpinam tālāk. Opcijas. Šeit es uzlikšu disable un offer gift note. Custom order man pagaidām nebūs, gift wrappings man arī nebūs, kaut gan tā ir ļoti laba feature. Cilvēkiem tas ļoti patīk. Te ir gift notes. Cilvēkiem ļoti patīk gift note, piemēram, viņš pērk preci kādam savam tuviniekam vai mīļam cilvēkam, jā. Piemēram, tā, ka man būs tie atslēgu piekariņi vispārējais, tad viņi ļoti patīkam, ka, piemēram, viņš aizsūta citam cilvēkam un viņš attais vaļā uz dzimšanas dienas, Ziemassvētkiem, Valentīna dienu, visiem pārējiem.
Choose how you sell jewelry. Man šis nebūs, es nepārdošu pagaidām, es tikai atstāšu Anglijā. Un šo arī es nepārdošu. Nu, es negribu pagaidām pārdot ārzemēs, es palikšu pie Anglijas. Šeit automatic listing transaction. Nu, jā, var atstāt, bet, nu, tas, kad jau esmu Anglijā, tas jau vairāk svarīgs, ja tu pārdod citām valstīm tur. Bet, nu, lai paliek. Sold listings, nu, nezinu, var atstāt, lai ir, var arī uzlikt, lai nav. Time zones Anglija, spiežam saglabāt. Ejam tālāk, delivery settings. Delivery settingos baigi daudz nekā nav. Tikai tāpēc, kad tas būs vēlāk, tad, kad būs delivery profili, tad, kad mēs liksim preces iekšā, tad arī būs delivery profili, sorry, tā es gribēju teikt. Mans darba laiks, pirmdienas līdz piekdienai, šeit jūs varat izvēlēties visas 7 dienas nedēļā vai, nu, kādas dienas jūs gribat strādāt, jā. Tad mana prece tiks uztaisīta 2 dienu laikā. Bet tas ir atkal atkarīgs no precēm, piemēram, preces, kas ir grūtāks, kas aizņem daudz vairāk laika, jā, to var uzlikt 1 līdz 3 dienām, nu, tur vairāk nedēļa vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Un tad pēc tam katrai precē atsevišķi tu varēs pielikt savu delivery profilu, kā man būs mazākām precītēm atslēgt piekariņā 1-2 dienas, jā. Custom order kaut kas tam līdzīgs. Nedēļa, piemēram, jā. Un tā, lai cilvēks nopērk, un tad viņš zina, man, piemēram, pēc 2 nedēļām tikai atnāks tā prece, jā. Tad arī būs delivery profili. Tad šeit tas ir visu, un ejam tālāk. Policies. Nu, tātad, return cancellation. Returns man ir uzlikts 30 dienas. Cancellations man ir uzlikts tikai 2 stundas. Nu, kā ir tā ir? Nu, var, protams, ka likt 24 stundas, jā, bet es atstāšu 2 stundas. Privacy tev vajag tikai tad, ja tu pārdod Eiropas valstīs Europe Union, tad tev vajag to GDPR. Tāpēc es saku, es pagaidām ne. Un fixed policies, tas arī deliverīs mūs ies pie delivery profiliem. Ejam tālāk. Partneri. Nav man nekāda partneri, es pats esmu partneris, jā. Partneri mums nebūs, offside ads. Tie, kas redzēja, mēs viņus izslēdzām šeit, tagad es viņus varu izslēgt. Un kā jau teicu, jaunam shopam labāk viņus ir izslēgt tikai, tāpēc, ka viņi aprīs tev visu naudu. Language, English, subscription, don't have, nope, un Facebook shops arī nav. Tad varat nospiest šeit lejā, edit shop. Šeit ir jūsu ielādētais banneris. Man arī, nu, te būs handcrafted, jā. Tāds arī cool, man patīk bildīti. Informācija šeit apakšā jau parādās, kā jūs redzat, tad ir announcements, jā, šeit jūs redzat parādās announcements, un tad šeit būs tie video. Un šeit arī ir informācija, tā, ko es sarakstīju, jā. Varat pielikt linkus, owners, informācija par mani, policies, delivery, vēl nav, bet būs payment, return exchange, cancellations, un vēl, ko vajag pielikt klāt, ir frequency asked questions, jā. To arī vajag sačinīt. Šodien es to nedarīšu, esmu pīkus un nogurs, sēžot pie tā datora. Un tad var vēl pielikt vēl dītēs klātī, ja tu gribi, jā. Aiziesim, paskatīsimies, kā izskatās Etsy. Un tā arī izskatās veikals, jā. Tā arī viņš izskatās. About, shop policies, jā. Nekas tur tāds nav. Un ja mēs spiežam edit shopu, tad atkal viņš aizved mūs tur atpakaļ, mēs varam visu mainīt. Tagad ir jāpakaļ uz dashboardu. Kā jūs redzat, man nekā nav. Šeit nekā pilnībā nav. Statistikās nekā nav, visur nekā nav. Tātad nākošais, draugi, būs pievienot preci. Pievienosim preci, es kā piemēru paņemšu add new listing, un tad sāksim kategoriju viss pārējais. Bet vispirms man ir jāuztais bildes, jo man nav ne bildes, man nav ne preces, man nav nekā. Tad ceru, ka jūs sapratāt. Tā ir tā galvenā informācija, kas būtu vajadzīga nākušā solī Etsy veiklā. Tad pirmā fāze uztais šopu, otrā fāze nobeidz šopu, trešā fāze liekam preces pārdošana, strādājam PCO, tagiem vispārējā, lai mūsu preces atrod, jā. Tāpēc obligāti noskaties iepriekšos video, neizslings, un tiešām, ja ir kādi jautājumi, lūdzu rakstam. Šis video arī iet YouTube, pagaidām ar to ir. Un tad tiksimies nākušajā video.
kur, es ceru, tuvākās dienās, kad mēs liksim preces pārdošanā. Bet varbūt jūs gribat redzēt vispirms, kā es tāju uz preci un kā es viņu bildēju vispārējo, un tad jūs gribat redzēt preces pārdošanā. Nu, viennozīmīgi izdomāsim un skatīsimies, kas kaut kā. Tāpēc paldies, ka noskaties. Obligāti uzspied leciņu, neslings pašā un tiekamies.